Čau, nu tad gatavojos treniņam laucienē, lēnām visu lieku prasīt arī, bet stāsts ne par to. Es vēlos man pastāstīt arī, kāpēc man īstenībā ļoti svarīgi ir iekļūt šajā Rīga maratonā, jo tas stāsts jau man velkās, teikšu, kāds, pat jau 3 gadus velkās, ka es vienkārši, nevaru saņemties. Bija tas gads, kas noskrēja 2 pusmaratonus, tas biju gatavs uzreiz jau nākamajā gadā uz maratonu, bet es satraumējos, tas man ļoti izsteno sliedēm, un tad, piemēram, sports man baigi iepalika uz kaut kādu gadu, pusotru iepalika. Un varbūt kaut pieču, kaut dešuku izskrēja, varbūt kaut ko patrenējos, un kaut kas sanāca, kaut ko paskrējāt, kā vairāk, kā izjuka. Un baigi sarežģīti, tā kā reāli šis man īstenībā sirdī ļoti svarīgi un tuvu, jo, ja es tiktu, es domāju, tas būtu viens no lielākajiem mērķiem, jo pēc šī man bija plāns, ka es uz 30 gadiem, kā man tagad ir 30 gadi, ka es būtu jau noskrējis arī saucamo Rīgu Valmieru pēc tam. Tāpēc, ja es tieku uz maratonu, uz šo programmu un noskanu maratonu, tad tas nozīmē, ka jau praktiski varbūt 30 uz 31 gadu, ja ne, tad uz 32 gadiem, es būšu arī noskrējis arī 107 km, kas būs Rīga Valmiera, un kas tāds man tāds dzīves lielais mērķis. Par lielākiem neesmu domājis, bet jā, tāpēc tas tā viss tā ir pakārtots bijis, un cerams izdosies. Pagaidām visi forši, tiešām visiem no sirds paldies, ka balso un atbalsta, bet, jāturpina turēt, jo citi tagad spiedīs arī no vienas puses vairāk. Redzēs, kad ir jāiesprings, tāpēc mēs nedrīkstam atlaist, un vēlreiz no sirds paldies visiem, kas nobalso, un tiekamies, cerams, uz finiša vai starta līnijas. Labi, čau!